Zarančs, mākslinieks. Jānis Zarančs, mākslinieks. Es šeit iesāku studēt glezniecību, bet tad tālāk studēju Zviedrijā un Vācijā kompjuteru mākslu un digitālos medijas. 96. gadā dažiem dombiedriem nodibinājām Rīgas jauno mediju kultūras centru, kas no tādas nelielas studijas izveidojas par tādu pietiekoši lielu kultūras organizāciju. Un pēdējo, kur 95. gada īstenībā bija pārsvarā, kad studējot un strādājot Zviedrijā un Vācijā, un 2008. gadā es atgriezos, es kopš ko zinām laiku Latvijā, tad bija piebildi bieži vien dzīvot ārpus, kaut kā paliec vēl pa lielāku Latvijas patriotu nekā dažreiz vietas dzīvojot. Tā ir, un to es pakomentēšu, tāpēc, ka mēs abi ar Jāni un vēl vienu cilvēku esam tādā Eiropas kultūras parlamentā. Tā ir arī tāda nevalstiska organizācija. Un cik mēs Jāni bijām pazīstam, tad tajā brīdī, kad Latvijā sākās krīze, viņš nodibināja tādu lapu domu kalde. Un tā doma bija, ka tagad visiem latviešiem, kas ir jebkur pasaulē, ir jānāk ar savām labajām idejām palīgā, lai to Latviju glābtu. Un tā es viņu zinu, kā vienu Latvijas patriotu, kā viņš pats teica, lielāko patriotu paliek tad, kad dzīvo ārpus Latvijas nekā šeit. Un vēl mums līdzi ir Agnija Jansone. Agnija ir Meirovicas biedrības biroja vadītāja. Pasakot jūs vārdus, kas tev arī ir? Viņas vārds dzimums augas jautājumniece, darbojos jauniešu nevalstiskās organizācijās visus pēdējos 10 gadus. Tautu un gaidu organizācija esmu tur no Guntiņas, kad izpildirektorē bijis, tad es tagad darbojos arī pie Eiropas Savienības politikas. Jā. Labi, un Sarmīte Eilerte, es strādājusi 18 gadus dienā, un tagad tātad biju iniciatori arī Meirovicas biedrības dibināšanai. Vēl viens virziens, kas man interesē ļoti pastarpināti, ir Latvijas atbalsts tādām valstīm kā Gruzija, Ukraina, Moldova. Mums ir tāda organizācija Baltijas Melnās jūras alianses, kas nodibinājās pēc tam, kad Krievi iebruka Gruzijā, bija Gruzijas karš. Un šobrīd mums ir daži projekti, kā mēs cenšamies palīdzēt, šo valstu virzībai tuvāk NATO un Eiropas Savienībai. Es domāju, tas ir īpaši Baltijas valsts tāds morālais pienākums ar savu pieredzi un izpratni darboties šajās valstīs. Tā, un man liels paldies, ka jūs mūs uzaicinājāt, un mans priekšlikums, ja jūs nepretojaties, bet ja jūs pretojaties, sakiet uzreiz, ir varbūt sākt ar to, ka mēs ļoti īsi pastāstam par Meirovicas biedrību, kāpēc tā radās, ko mēs esam darījuši un kas ir varbūt tādi plāni paredzamie. Tad mums ir pilnīgi brīva saruna par visām lietām, kas nāk prātā. Un beigās, ja to ir iespējams nodalīt, mēs parunājam par politiku, bet tā kā nejaucam visu kopā. Ja sajauksies, arī nekādu nelādu, ja?